Banda ir nolaidusies. Patīk? Kā limuzīns. Mēs dzīvojam pāri ielai, atnācām uz Tirdziņu. Ļoti skaisti šeit ir. Tagad dosimies pastaigā. Hello! Pagašo, taisa testu. Tu viņu nesamaisīji. Lieliski. Lieliski. Atnācām uz Tirdziņu vēl vienu citu. Rekur daudz suši. Kad mēs tiekamies? Rīt. Labrīt, parādīšu mūsu numuriņu. Šādi. Sveiki. Un šādi. 20 eiro. Pavarās skaists skats. Ļoti skaisti. Man patīk. Kur mēs vakar bijām šajā tirdziņā. Tas ir ļoti liels tirdziņš. Un šodien viss ir novākts. Tikai viena būda palikas. Ejam brokastīs. It's like Thai iced tea. What is it in that tea? Gandrīz esmu pēdusi, bet eiro 75 ļoti garšīgi. Pērkam kaut kādu šitādu lietu. Kas ir? 20 bakši. 50 centi Ārprātīgi par dārgi. lemon tea. Es varu viņu paglāsīt. Ui, bija. Kas tur viņai nāk ārā? Braucam tālāk. Esam atbraukuši uz mūsu nākamajām naktsmītnēm. Dodamies iekšā. Šeit mēs varam piesēst. Un cena par šīm naktsmītnēm ir 60 eiro par nakti. Šeit ir lielā istaba. Šeit ir Rebekas un Toma guļamistaba. Skats uz baseinu. Dodamies tālāk. Mūsu guļamistaba. Arī ļoti jauka, forša, varēs pamosties. Skats tiešām ir ideāls. Dodamies tālāk. Virtuve. Spogulis. Mānsistaba. Kopā mēs šeit paliksim 4 naktis, tagad dodamies peldēt. Vietējais Airbnb īpašnieks, kurš te pārvalda, aizdīs mūs ar šādu busiņu uz pludmali. Dodamies! Skaista pludmalē. Sāc pastāstīt, ka ļoti karsts ūdens. Patīk tev te? Jā, ļoti silti. Ļoti skaisti. Cheers! Ļoti karsti, ejam ēnā. Patīk? Perfekti, paradīze. Cik maksāja saldējums? 15 centi. Atbraucām pusdienās! Skaisti. Sveiki, Tom! Vai tev patīk būt Taizemē? Skaisti. Vistiņa, nodalītes un maizītes. Mazā Rome ēd arbūzu. Maz ģoģi. Maziduda. Nebīta pilnīga. Izcils vakars. Tiekamies rīt. Wow! Labrīt! Ar ķīmisko krāsu krāsoju sev uz acis. Man ir arī līdz kociņi. Krāsiņa, viss ir līdzi. Ceļojuma laikā. Šo viegli pēc tam var, tā kā dabūt no galda. Ceļojuma laikā ir ļoti labi, kad tev ir nokrāsotas uz acis. Jo tad tu vari nekrāsoties, un man ir arī ieliminētas skropstas. Un uz acis es pati sevi ieliminēju, es esmu permanenta laminēšanas meistara. Un manā dzīvē laminēšana ir izcils lēmums. Vakar sadega šodien smērējās, ja? Tā jau strādā. Dodamies brokastīs! Re, kur mēs dzīvojam, un re, kur visur smuki. Labrīt! Banda! Veikaliņš. Re, kur mango. Ienācām nopirkt augstu ūdeni, jo ārā ir vienkārši 30 grādi jau 10 no rīta un sviedri tagad. 50 centu ūdens, crazy! Atnācām uz vietējo kafeni. Cerams, nepaliks slikti. Roti, Ļoti lēti te viss maksā. What you can drink? Drink? Yeah, no, water. Drink? Yeah, thank you. No. Drink? Red Bull. Red Bull. Ūdeni. Jāmēģina. Ir jāmēģina. Un tad pa 1 eiro sataisīsim katram porcijai. Pankūku solas, tie jau redzēs, kā būs. Bet jāizbauda lokālais, vai ne? Jā. Kročiņas tev gatavs? Voilà! Tev patīk šī kafenīte?
ļoti garšīgi, maksāja eiro vienīgi. Es neapēdu, tāpēc, ka garšoju pēc zivs, jo tas ir tā kā viņu vietējais ēdiens, ka tur ir īsiņi un šāvētas arī vētas zivs, bet tur tā kā nav zivs, bet tu ēd rīsus ar zivs garšu. Nu, ir interesanti. Bet pankūciņi bija 10 no 10. Un es dzeru ledu taizumē, ko cilvēki saka, lai nedara, jo tas nav kaut kāda poda ūdens, tad vienalga. Un viss ir labi un man ir augsta kola. Banānā! Paņemam vienu. Paskatāmies, vai viņš nostāvēsies. Jā, braucam uz pludmali. Tev garšoja mans? Man tavs arī garšoja. Nopirkām biļetītes, tagad brauksim ar laiviņu uz kaut kādu salu. Uz Relay Beach. Tagad ejam kopā ar grupu, cik mēs te 8 kaut kādi esam. Ejam uz laivu, lai brauktu uz vienu pludmali, uz kuru nevar aizbraukt ar mašīnu. Tev to pateicu visu. Bet tikai ar laivu. Atbraucām, bija diezgan ātri, 10 minūtes, bet nu, wow! Mango. Pagaišosim. Kašīgi. Atvēsinoši. Vietējie piegādā auglīšus uz salu. Jā! Tev patīk? Jā! Tev patīk? Jā! Wow! Wow! Elveč! Dāvid! Pakaini! Peldam uz akmens saliņu. Lieliski! Es peldējos, man iekoda medūza, neviens man neticēja, bet re, kur tagad var redzēt. Es nezinu, vai jūs redzat, bet tāda maza punktiņa tā kā nātri būtu iekodus no šejienes līdz šejienei un reāli sāpēja. Bet, nu, bija tieši tādas pašas sajūtas kā nātri. Re, kur mēs nospatojāmies. Un paskatās. Wow! Amazing! Amazing! Man vislāk nāk dziesmā galva. Paradise. Bet man besīk tā dziesma. Man nepatīk. Kaut kā man neskan. Nepatīk. Bet šis man patīk. Vienkārši pie jūras atnāca vērkaģīši. Eku vērkaģīts arī mans. Paskaties. Dodamies atpakaļ uz pilsētu. Braucam tālāk. Patīk viļņi? Vai nāk pie mums pie viļņi? Jā. Dodamies ēst. Dodamies ēst. Dodamies. Ēst. Visi gribam ēst. Ēst. Spring rolls. Rīsiņi. Vistiņa. Maizīte. Priecīgs? Jeb. Labu apetīti. Es dodu šim ēdienam 9 no 10. Mēs visi esam ļoti apmierināti. Cik tu dod? 1,5. Cik tu dod? 1. Cik tu dod? 9. Cik tu dod? 9. Zamiešu gaļu un indiešu gaļu. Dudiņā, cik tu dod? 9. Cik tu dod? 9. Ēdām tā kā tādu būši. Kopā ar Dāvidu samaksājām 18 eiro šoreiz. Ķipa dārgi, bet lēti un tā. Bet bija ļoti labi. Ļoti labi bija. Un Āņi mēs esam un sauc šitā kafeni. Ļoti labi, iesakam. Tātad es neesmu baigais konču fans, bet paskatieties, cik mazās paciņās var dabūt 8 končiņas. Un maksā 12 bahti, tas ir 25 centi. Tā kā jāņem vien ir, maucam tālāk. Šeit ir arī dažādi proteīnu dzērieni, pašu piedāvājums. Ļoti interesanti, vienmēr sakot, nācis man sauc. Saldējums! Mani končas ir saldējums! Kas tas ir? Gaļa? Kāsains. Krāsainais, tas tā kā tavs krēkls? Vienkārši nesaprotu, ko lai izvēlās, nekas nav skaidrs, piemēram, ko šis nozīmē, es nezinu, bet, nu, bildīte visu izsaka. Un tā mēs ejam veikalos un skatāmies, kura bildīte mums patīk, un to mēs arī ņemam. Nu, es jau jūtos kā vietējais, jo es uzreiz aizgāju pēc kaut kā, ko es zinu. 2 vistas filejas, un re, kur mēs ejam tālāk. 2 filejiņas un kaut kādu roltonu, un vakar es izdevies, vai ne?
Roltoni vispār nav veselīgi. Nevajag jāēst roltons. Bet ja tu esi ceļojumā un tev ļoti gribēs ēst, tad var. 2 vistiņas, 2 eiro. Nav lēti, bet nav arī dārgi. Un roltoniņš cik centi? 20, 30. Skaties, šis ir tumšā šokolāde un šī vajadzētu būt parastā, ne? Tas lielais, Tas ir Māsais un lielais. Bet izstās tumšāka krāsa. Kā iekomentējiet, ir tumšā krāsa vai nē? Manuprāt, ka nē. Tu gribēji gaišo, jā? Ko tu nedarīsi, lai tagad apčakarētu savas smadzenes? Poki vispār Latvijā maksā kaut 4 eiro. Te es tikko izrēķināju, cik tas maksā 55 centi par poki. Viņi parasti ir tā kā kruti, ja? Un vienī poki, ja? Tur var pa dārgo nopirkt. Bet tu vari arī atbraukt uz Taizem un pa lēto nopirkt. Tikai iztērē pa 1000 biļetēs lidmašīnas. Uz 2. Ļoti labi. Tikko draugi apsēdās pie drogām. Gaidam taks. Atbraucām. Dāvids ir apdedzis. Super. Arī esmu apdegusi. Ko mēs tagad ejam darīt? Mēs tagad ēdīsim jogurtu. Es ēdīšu vistu ar roltonu. Labrīt, šis rīts ir īpašs, jo es iedomājieties dzeru kafiju. Es tā baigi nedaru. Reizi pusgadā es no rīta varbūt sagribu kafiju, un šī bija tā diena. Rūdiņa spēlējās, meklē ēdienu. Es meklēju, ko pasūtīt. Te ir tāds grab aplikācija. Laikam tas ir šeit kā bolts. Un te jāstāsta, ko pasūtīt. Dāvids gribēja, es nerunām, pasūt lūdzu. Sveiki! Tāds mums rīts šodien, Rebecīti čuči. Šodien pa mājām atpūtīsimies un baudīsim mieriņu. Šeit ir tā slavenā vieta, kur var uztaisīt rīta kafiju bez maksas, cik grib. Šī būs Dāvida kafija. Vo! Te ir šāda melnā kafija un laikam pieniņš, ja? Jā, jo es domāju, ka tā ir late, bet pulverizija pilnīgi balts, tāpēc pieņemsim, ka tas bija piens. Normāli. Mēs guļam tur. Ielaid klāt. Hello, good morning. Hello. How are you doing? All right, 7-line trip. That picks up at 12:30. Bet pagaid, jūs gribat vispār tā kā šodien kaut kur braukt? Uz Sunsetu, jā. Tas ir private, mums būtu tā kā sava privātā šidā tā, kā Lidmašīna? longtail boats. Un tu var panākt, ko planktonu var skatīties. Mēs ar Dāvidu tagad filmēsim TikToku. Tā kā apies, ko man TikTokā, ja tu vēlies redzēt interesantu saturu un ko tad mēs tur uzfilmēsim. Hello. Hello. Hi, working. Working. I will have a product and I'm chatting with the girl. Kā jūties labāk pastāst? Ļoti labi pārvilku pelkstīm, varbūt jums šķiet, ka šī ir cita diena, tā ir tāpat, vienkārši cita pelkstīm, ļoti labi, labākā diena mūžā, aizmirst, nofilmēt mūsu pusdienas, ejam paskatīties. Nu, manas pārpalikumus var pastīties. Ejam paskatīties, Toma pārpalikums mums atsūtīja ar piegādi. Šeit mēs visi skaisti mielojāmies. Un varam jums storiju parādīt, kuru likšu Instagramā. Šidā mēs jauki sēdējām visi un ēdām. Tā kā piesko man arī Instagramā un tā. Tagad Toms pastāsta, kā tev patīk. Ģuģiņi tikko pamodās, mums ir ļoti forša diena. Mēs visi esam apdeguši, kā var redzēt, visi krabīši, bet visi baigi labi. Mugura tev vienkārši superīga. Dāvids mazgā traukus, viņš ir baigi labs draugs. Kāds draugs? Mans? Bet, mums bija trauki, jā. Jā, bija trauki. Un tu smaidi, un tu tik smaidi. Hai! Re, kur bildi uztaisīs ar Robi. Viņi ļoti populāri šajā Taizemē, nezinu kāpēc. Visi grib ar viņu fočēties. Dāvid, tu arī grib bildi ar Dudiņu? Jā, lūdzu. 10 eiro. 1, 2, 3. Mīļu sirsniņu. Nu, Dāvids izcilo metienu, jā? Uzmanību. Gatavi, pazies, kāds klusums visur. Uzmanību, gatavība, aiziet! Ejam uz masāžu. Uz rokas, galvas un kājas masāžu. Uz forši? Uz forši. Mēs esam šajā pašā viesnīcas kompleksiņā, burtiski 10 sekundes no viesnīciņas, un mums te tāda istabiņa un atnāca masierītes un 10 eiro stundā.
Tikmēr vīri. Ai. Braucam ar tuktuku vakariņās. Tik skaisti. Tas jaukākais laiks īstenībā, kad pastaigāt, vienkārši tāpatās ir pēc 5, kad ir tāds saulrietis un nav vairs tas karstums. Ir ļoti, ļoti patīkami, ir tāda +30, saule necepina un ir ļoti labi. Mēs esam pilsētā, Krabī mēs esam, Aonang, un ir lieliski. Viņi iet uz kaut kādu baigi kruto vietu, ja? Jā. Mēs atdalīsimies, jūs iedomājaties, mēs atdalīsimies. Kāds var būt? Tas nav iespējams, mēs nekad neatdalāmies, jo mēs esam kā viens šajā ceļojumā. Un Nātens reku čīkst aizmugurē, viss labi. Viss notiek, kā vajag. Tas viss labi, tad maziņš puisīts, viss notiek. Jā, un rekur mums ir... Es tev pagaidu, Saulīt, piedod. Rekur es tev pagaidu. Tad rekur mums ir ļoti skaista statuja. Viņš izstāsta pēc sīvas. Dāvid, ko domā? Pēc statuja? Nē. Ko Līva domā? Laika tērēšana šī ir jau tā statuja. Reku man mīļā sieviņa. Mīlu šito. Mēs slow motionā uzliksim. Nē, tas ir tiks. Tad šeit ir... Pagaid, tur ir. Labi, tikai slēdz ārā. Saulrietis. Mums būs jāgriež, slēdz ārā. Viss. Reāli minūte un 10 sekundes jau. Tā. Tad liela iela ir, kur visu kaut kur var nākt ēst, un mēs atnācām palaist. Šeit, jo mums ieteica, iedomājieties, ja ieteica, mēs vakar te atnācām, mēs ieraudzījām šo, man bija tāds sketch, jā, bet ja ieteica, tad šodien, kad mēs izmēģināsim menu, būde, let's go. Visās vietās ir tāds normāli var pasēdēt ar kondīšku un tā tālāk, ka šeit vienkārši viens galds un re, kur viņi tur taisa mums ēst. Skaistākais randiņš, kāds ir bijis. Thank you. Wow. Ieskam, tiešām. Jā. Autentiskā kafene. Ļoti, jā. Autentisku tādu maigu garšu un īsti aizmiršu ēdiens. Tantiņa apsēdās ar mums un uztaisīja mums taizemiešu tradicionālo ēdienu. Kas tad te? Mango time! Rīt dosimies uz salu jau agri no rīta, tāpēc pērkam brokastis un dodamies mājās. Čau! Labrīt, šodien braucam uz Fifi. Braucam uz Pīpī. Braucam uz Pīpī saliņām. Mūs vēd, uz kuģi. Cik vēl ilgi jāgaida? Es ceru, ka 5 minūtes. Kāpjam laiviņā. Brauksim arī ar citiem cilvēkiem. Esam atbraukuši. Braucām kaut kādas 40 minūtes. Es iemigu un paskatāties, cik te daudz cilvēku. Thank you! Mūs izlaida saliņā Maja Bay un tagad mums ir laiks 40 minūtes un te ir ļoti, ļoti daudz cilvēku. Hei, hei, esam Maja Bay! Nu, kā izdomāja? Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Un arī daudz skaisti cilvēki. O, nākal vīri strādā. Nātans strādā. Tēvs strādā. Bildes top. Šajā pludmalē filmējās Leonardo DiCaprio filmā Beach. Dosimies uz nākamo salu. Tagad mēs šeit vēlēsim 20 minūtes. Slēgšu iekšā! Let's go! Rekur mūsu kuģītis un pēc tam mēs dodamies uz nākamo lokāciju. Tur mēs laikam snorkelēsim. Aiziet snorkelējām. Man bišķi bail. Man bail no zivīm.
Bet paskatieties, tur reāli dzīves un tik tuvu. Let's go! Man atkal iekoda medūza, jo viņas tur tā kā daudz tādas maziņas pa ūdens dzīvojas. Un te viņi tā kā nātri iedzer. Bet tu neko pārvarēji savas lielākās bailes dzīvē. Un es to izdarīju. Atbraucām uz nākamo salu. Dodamies ēst. Šeit mēs varam uzlikt ēdienu, cik mēs gribam, ko mēs gribam. Un tagad mēs ēdīsim laimīgi. Bon appetit! Turkalējām! Atbraucām mājās. Atnāca paika, ja? Tieši šī daudz. Tā šīm skaistajām naktsmītnēm dodamies tālāk uz nākamajām. Re, kur mūsu busiks. Cik ilgi jābrauc? Pusotra stunda vēl liekas. Koksamuj, here we come! Kuģis! Uši spēlē kaut kādas spēles, kur vērtē. Futbolisti iegājis? Nav slikti. Vispār varētu būt, jā, futbolisti. Nav slikti. Pat Rūnīgs labāks ir Benzemā. Nu, debate. Dāvids kuģi nopirka Vaičonu pa eiro 60. Braucam uz Vilbu. Izlaida taksis mūs šeit un tagad dodamies pa kalnu. Šī laikam būs mūsu māja. Mēs esam sasnieguši Koksamuju salu, mūsu perfekto villu uz 4 naktīm, un par to nākamajā vlogā piesako man TikTokā, piesako man Instagramā. Tiekamies!